Labdien! Mani sauc Andrejs Obazņenka. Es piedalos Rīgas pašvaldības vēlēšanas. Es Rīgas uzņēmējs. Gribu parunāt par tāžu. Dzirdams? Jā, paldies. Pirma reize. Šodien mēs biežāk nekā jebkad agrāk dzirdam par izaicinājumiem, ar kuriem saskarās Rīgas uzņēmēji. Nodokļu sloks, birokrātiskas prasības, infrastruktūras jautājumi, ilgas atļauju iesniegšanas procedūras. Tas ir tikai dažs no problēmas, kas kavē uzņēmēju darbības attīstības galvaspilsētā. Uzņēmēji bieži jūtas nesadzirdēti un izolēti no pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesa. Šī plaisa starp uzņēmēju darbības vīdi un pašvaldību ir jāmazina, un tam nepieciešama atklāta tieša komunikācija. Kad suverēna vara iekļūst Rīgas domā, tā uzreiz sāks darbu pie platformas, uz kuras tiks organizēta Rīgas ikgadējā biznesa forums. Unikāla platforma, kas būs pieejama visiem Rīgas uzņēmējiem bez maksas. Šeit uzņēmēji tiks dota iespēja tieša veida paust savas problēmas, ieteikumus un iniciatīvas Rīgas pašvaldības pārstāvjiem. Dialogs notiks uz vienlīdzīgiem pamatiem. Uzņēmēji varēs ne tikai norādīt uz ejušas problēmas, bet arī kopīgi meklēt risinājumus, kas veicinātu gan ekonomiskas izaugsmes, gan dzīves kvalitātes uzlabošanas Rīgā. Fórums kalpos tilts starp privātu sektoru un pašvaldību. Tas stiprinās savstarpēju uzaicināšanos un palīdzēs veidot sapratamāku uzņēmējdarbībai draudzīgu vidi. Pašvaldība, uzklausot uzņēmējus, iegūs reālu priekšstatu un aktuālajiem vajadzībām un varēs veidot efektīvāku uzņēmējdarbības atbalstošu politiku. Tikai kopā ar Rīgas un Latvijas uzņēmēju varēs atrisināt risinājumus šai situācijai. Gribu uzrunāt uzņēmējus. Jūs esat Rīgas ekonomikas dzinējspēks. Jūsu viedoklis ir svarīgs. Aicinu ikvienam aktīvi piedalīties un balsot par mūsu partiju. Kas mēs būsim Rīgas doma, aicinu obligāti piedalīties biznesa fórumā. Piedalīties ar savas pieredzes un idejām, lai kopā veidotu dinamisku, modernu un atvērtu Rīgu. Atgriezīsim Rīgai bijušo varenību. Paldies!